Rīgā. Iespēju zeme, kur dzīve neapstājas un neviens netiek žēlots. Bruņojušies ar dzelžainu apņēmību un drosmi, Rīgā savu laimi kalt ieradušies divi draugi – Sandris no Ipiķiem un Aigariņš no Lodes. Sveiki! Paldies! Sveiki, tā ir tā Rīga! Sveicam Rīgā! Sveiki! Sveiki! Sandris! Sveiki! Sveiks! Sveiks! Un otram vārds? Aigariņš! Aigars! Jā, nu kāds Aigariņš? Aigariņš, jā. Nu kā, jūtamies? Cēlamies agrais rīt šodien sanāca. Piecos jāceļas ir, jā, normāli. Kamēr sataisās, jā, iedeva līdz mums tur. Jā, mums pat atvedām, sanāca, muterīti uzcepa, jā. Kurā vietā tur? Nu tur. Kā autobusā palika? Autobusā palika? Kas palika? Un bezpirmais muterītis ap tā bezpirmais palika autobusā, es tev godu vārds. Sāk jau ķekslēt ārā, jā. Tikai līdz Balta kafija, jā, tur alkoholu arī pārnešķies, tā? Kapučīno, lattes tur visu. Nevar salīdzināt, kā mums ir, ja tur... Nu, mums jau nekādu nav, tur ir vienkārši... Uz kurienes jūs tad esat? Mēs tur nav... Uzaugu Lodē, un Lodē uzaugu dzīvoju. Mēs Ipiķos. Jā, bet mēs no Rojienas atbraucām, jā. Mēs jau mācījāmies. Mācījāmies Govā, bet no Rojienā tā, krietni mazāk tā autoos, jā, šeit jau nevar, Visi veikali jau uz vienas, kafejnīca, visu, ko grib. Labi, forši. Tur tie... Saka, ka Reins atbrauc, jā, mums no Profens pārvācās viss, pazaudējās cilvēks, jā. Vecrīgā? Vecrīgā pazaudējās, tur ir jāuzmanās, jā. Tur nav tik vienkārši viss tas bazars, jā. Es saprotam diezgan, es nezinu, te jau kas Rīgā, cik te ielas ir, Galvenā iela, galvenais ir par to Čaku ielu. Nē, es zinu, es Rīgā, es zinu, kurā vietā jāiet. Ņemsim līdzi. Jā, mums parciņā, taču Parciņā, puiši ārēji, puišiem maška arī jāpērk. Ko arī? Nav jāpērk, pokuļ pa viņiem. Nē, viņi. Pokuļ. Nu, kaut kāda burgeri vai kur arī. Visi te apbrīno to filmu, bet, reāli tur tā morāla pilnīgi nekāda, Ko? Nē. Kas tur ir? Kaķis visu laiku slīka, jā, tur suņi vispār kaut ko dalbāni parādīt, Jā, es pilnīgi dalbāni. Jā, un tas bebrs vai kas tas pa surikātu visu laiku tur guļ, jā, Viņi arī tā kā izbrauc jau uz Ameriku, ja tas čirkainais, jā. Taču nevar normāli žagri nevar aizpūgāt ciet, jā. Kaut vienkārši aizbrauc uz Ameriku un apkauno, jā, visu prezentē Latviju, prezentē nāciju. Uz to Airbnb? Nē, kā? Sazvanīju onkuli, jā. Viņš man iedeva norādes, jā, teiksim tā. Rekur, tas ir no autoostas ejotā, jāiet pa šito. Ielu, jā? Mums jau atpakaļ uz autoostu jāiet. Kāpēc? Mēs nevaram vienkārši Baroni ielu? Jā, autoostu. Cik mēs tālu esam no tās autoostas? Jau mēs pirmās gājām. Es nezinu, varbūt jāpaskatās kaut kādā mobilajā, jā? Tev nevajag nekādu mobilā. Nekādu mobilā. Vecīt, beidz, mēs paņemsim no šitā sapratīs, tas viss skaidrs saprotams. Kur var ņemties? Tikai nepazaudēt to labiņu, jā? Neko nepazaudējuši, lietas mierā. Un zēni, ar ko tad jūs Ipiķos un Lodē nodarbojāties? Es tur tā ar tīkliem, tur tirpiri visu kaut ko. Malcveinieks viņš, jā. Tur jau daudz nav ko darīt tur. Es Lodē metinu, stālāžas, sliedas, kronšteins. Tas jau tagad pagātnē ir, jā. Mēs gribam darbu, jā. Mēs Rīgā atbraukuši darbu meklēt, jā. Jau tā, ka strādāt, jā, nevis pie kāda strādāt, jā, bet darbu, jā. Mums jau tā ir arī visādas bizīšas idejas, jā. Ir viņam daudz ideju, jā. Tie mūsu nostām, bet ja strādāt pie kāda, tad tikai pie tevis brāli, jā. Šits ir tas mūsu limuzīns, jā.
Viss ir kā? Es ar šitādu nav nekad braucis. Nē, es vienreiz Tu braucu. zini, ka šitāds ir pareizais vai? Jā, rādi 11. Ko tu runā? Nu, ko? Nu, Kā tu biji Rīgā pirms pusotra gada? pirms pusotra gada es biju ar muterīti. Ko tu man neteici? Kurš tu neteici? Tu visu teici, jā? Šī kā skurstenis kurina. Nu, kādreiz es biju Nevar kādreiz, jā, apmest. sen. Nu, tagad, jā, jauna dzīve, jauns sākums. Jā, tomēr. Jā. Rīgā, jā. Rīgā ir pozitīvi cilvēki, jā, viņi nesmēķē. Viņš saka, tagad būs citādāk, jā, tagad nebūs tā, kā bija agrāk. Nē, tagad mēs visi esam sākuši jaunu dzīvi, jā. Māči. Ats. Ej, tu nost! Tas ir normāli Rīgas bēbis, jā. Smuki. Viss cieņa. Jā. Šitādas štātītas meitenēm patīk, jā. Un krāsa. Tā ir, kā saka, pārbaudīt vērtību, jā. Meitenēm, patīk viņām tās visas tās mežģīnīti, jā. Tur vajag uzmanīgi ar sievieti, jā. Man patīk šis humors, Šeit ir kultūras bārs, tas tā kā kultūras nams mums Ibiķos klausies, jā. Īpašais viens upāva. Tās meitenes, Ko tu zini, jā? Ko tu zini, jā? Ko Tu zini? dejot nemāk, jā? Ko nemāk? Nu, kad tu esi dejojis, nu, tu neesi vispār dejojis, Kad jā? no Rilonīti dejojām mēs, ka bijām, Jā, tu Ilonīt, jā? Ilonītis tev neskatās, jā? Ko Jā, neskatās? Es uz viņu neskatos, man vienalga ir. Man patīk šis noformējums, jā? Tu ved mūs tālāk, nerunā tik daudz. Viņš tāds gājis. Aiga, nerunā tik daudz, ved mūs tālāk. Šeit cita izvēle droši vien Rīgā ir, Palaid sievieti papurē. Tu man visu laiku ņem. Tā grūda rakstīts grūda, Aigara. Ar spēku grūda. Un ten. Pelmenīši, ko mazulīši ņem. Viņš te pārbaud. Mazulīši ņem. Un rekušinos te fišfingeri. Fišfingerīši paņem vienus, ja? Paldies jums, Taķena. Mēs kaimiņi tagad būsim, mēs te patās. Jūs jau arī no šejienes, no Rīgas vai? Arī no centra, ja? Jā, Bruņinieki, redz, mēs te pilnīgi kaimiņi, jo mēs te arī blakus, jā. Normāli meiteni, klausies. Normāli viss. Nu, iesim pārējais. Ejam svinēt, ko tur daudz domāt, jā. Katru dienu. Augšā 10. dzīvoklis. Kurš 10? Nezinu, kurš stāvs tas ir. 10. dzīvoklis zem tepeķīša. Pirmām ir jābūt vaļā. Eju, klausies. Ej, šitās ir bleķenes. Aigari. Jā. Klausies. Ej, čivs. Cīvs. Tā, es jau ir normāls BMW, klausies. Vecīt. Normāli padzīvosim. Sāksim, jā. Rīgā. Ko? Banā. Tā virtuve. Rauj vaļā šampi. Uzplēsīs drusku to šampi pie gaisa, klausies, kur ir palikās viņš. Aigariņ, kur šampis rauj vaļā? Tais vaļā. Normāli uzblēsīs, džekiem arī iedos, ko? Nākat iekšā. Nākamajā sērijā. Vai Aigariņam ir noslēpums? Ko Sandris gatavos vakariņās? To skaties nākamajā Pasaule pret Sandri un Aigariņu epizodē. Priecīgus svētkus un ar labvakaru!